Sveiki, es atpakaļ, un šī ir trešā daļa. Tagad mēs esam tikuši pie dažas, esam pabeiguši visas pārējās ikonas, un jāizveido preview icon. Pirmkārt, tas ir 16x16 izmērs, un internetu varam taisīt ciet. Un tagad, canvas size 16x16. Ok. Pietuvinam. Vai. Labi, tā. Paņemam otiņu. Melnu krāsu un darīt to pašu, ko es. Natural. Paņem citu krāsu. Es gribu šādu. Un tad ir pamazinam lielumu uz 1. Un tad visādi. Vienkārši vairākās krāsās, bet jābūt daudz krāsās. Nevar tur vienu krāsu likt, jā. Un gatavs. Tā, tad atkal nospiežam zoom tool. View. Magnification 100%. Tā. File. Save as. Desktop. Preview. Icons. Icon. Tad flattened PNG. Options. PNG 8. Website 12. Ok. Save. Atveram custom TeamMaker. Un atvainojos, ja būs errors. Open. Ir. Preview. Tā. Tagad mēs ķeramies pie information. Esmu ievadīsim vēlreiz. Vienkārši visādus stiperus. Un šit 1.16. Tas vienalga. Punkts 1.16. Tad. Punkts 1.16. Wallpapers. Vai es ļoti atvainojos. Tad tagad ir. Paņemam būtiņu. Edit. Cut. Canvas size. 408 x 262. Ok. Šās būs tās. Es gribu sev šitādu un šādu. Man būs jāstē. Un tad ir jāpaņem tekstūrs un jāuzraksta. Es gribu ar šādiem burtiem. Sharky. Tāds man konstreknīgs. Ok, bultiņu un pārētiem, kur to vajag. File, save as, wallpaper, BMP, save. Uz TeamMaker un atveram bildi, open, ir. Tagad ķeramies pie others. Gims mums tā vajadzīgs, ļoti atvainojos par pirmo daļu. Tad preview image. Image. Tad šitas edit. Cut. Edit. Cut. Tak. Canvas size 300 x 170. Ok. Un ieliekam vienkārši to bildi iekšā. Tak. Un wallpaper iekšā. Tak, un tu process tas tagad atvainojas, iekarās. Tak, what? Labi. Un tagad izveidojam tāpat kā parastajām ikonām. Es nezinu, kas tagad notic, bet tā kā stāmies kompī, te nekas nav, tad programmā kaut kas. File, save as, preview image, BMP, save, atveram bildi, open, ir. Tadā! Mums ir pabeigta
šī tēma tad ir File, Export, jeb F5 un Save. Un, ja jūs esat izdevies bildi, tad būs errors. Ok. Un bilde ir gatava. Tagad new ties dokumenti. Tad es jums parādīšu, kad jums būs šī bilde gatava, kad jums būs eksport, nu visu būs sakārtojuši, tad un pievienojuši pie USB PSP, ieliekat mapītē PSP, tēmē, tajā mapītē. Ja ieliksiet citur, sorry, corrupted data. Tāpēc tas ir uzmanīgi. Un tas arī viss. Tadā!